Labdien, cienījamie Brīvās TV skatītāji! Šodien runāsim par bērniem un par skolu. Ko darīt ar bērniem skolā, no kā jāuzmanās un ko darīt, lai bērni saglabā savu veselību skolā esot. Reiz senos laikos bija maza valstiņa Litrija. Un tā reiz gadījās, ka jau kādu laiciņu cilvēki sāka nojaust, ka kaut kas nebūs tā, mākoņi vilkās visapkārt. Un ekonomikā, sākās problēmas. Un te lielais uzņēmējs Spīlēns izdomāja, ka viņa pārņem patriotiskas jūtas. Un šies ar savām zināšanām glābs valsts ekonomiku. Šodien studijā esmu aicinājis divus viesus, Agitu Galiņu, kas ir juristi. Sveika, Agita! Sveiki! Un doktoru Lauru Līcīti. Sveiks, Laura! Ko darīt ar bērniem skolā? No kā viņiem ir jāuzmanās? Kas viņiem draud? Varbūt to, Agita, pastāst. Atkarībā kādā kontekstā tu to jautā, kas viņiem draud. Šobrīd tieši apdraudējumu, ja skatāmies tiesiskā regulējuma aptverē, tad nav. It kā. Bet ir dažādi signāli no dažādām valstīm par to, ka bērniem varētu draudēt vakcinācija. Atkal tā paša sabiedriskā labuma, sabiedrības labā. Bet bērni taču neslimo. Neslimo, bet mēs redzam, kādas ir valdības vadlīnijas un uzstādījumi. Joprojām viss notiek. Vairākas valstis ir pateikušas stop bērnu vakcinācijai no 11 gadu vecuma. Tur ir Somija, Zviedrija, Dānija. Tās pašas valstis ir pateikušas. Tas ir no 11 uz leju. Jā, ir pateikušas arī, ka vīriešiem līdz 29 gadiem tomēr nav ieteicams vakcinēties sirds slimību paaugstināšanās dēļ. Riski tad paaugstinās. Un Lielbritānija pirms kaut kādiem mēneša, mazliet vairāk, arī sāka raisīt runas par to, ka tomēr bērniem tā vakcinācija nav obligāti, nav ieteicama. Bet tā kā zināms, mums viss kaut kā atnāk lēnāk vai neatnāk vispār, mums tas naratīvs ir taisns un ciets. Taisns uz priekšu un visiem pa priekšu, ir jātur roku uz pulsu visu laiku, ir jātur roku uz pulsu. Protams, tiem vecākiem, kuri joprojām tic, ka vakcīnas ir labas, drošas, efektīvas, droši dariet to. Bet paši, bez bērnus liekat mierā. Kā ir, es vismaz uzskatu, acīm redzot, vajag piedzīvot to bērnu drausmīgās lietas, kas notiek ar bērniem. Kādiem bērniem, acīm redzot, ir jānomirst, lai sāktu aizdomāties paši vecāki, sabiedrība, jo amatpersonas dara savu. Viņām nav laika lasīt ne pētījumus, ne slēdzienus, ne to, kas ir noticis preklīniskajos pētījumos, ne klīniskajos pētījumos, ne to, kas notiek ar datiem, kurus apkopo tagad tā saucamais vairs un Amerikā V-Safe. Bet par vairs bija teicis, ka tur nokļūst visādi dati, ka tur tas nav ticami un viņiem vispār nevajag skatīties. Ja? Kā tad? Tur nokļūst tādi, kurus nevar atķeksēt, tur nokļūst tādi, ko cilvēks pats apraksta. Savukārt viņu radītā V-Safe sistēma, kurā vairāk kā 10 miljoni paši brīvprātīgi pieteicās. Viņš telefonā aplikāciju ir ievadījis, viņš visu savus sajūtas, visu savus blaknes, visu sīki smalki atskaitās, ieķeksē. Akcents uz to, ka viņi visu to darīja brīvprātīgi un ar cēlu mērķi, lai informētu sabiedrību, iespējams iedrošinātu sabiedrību. Un tagad amerikāņu jurists Ārons Sirī, tas pats, kurš panāca tiesā, ka tiek publiskoti Pfizer pētījumu dokumenti, ko viņš iesniedz FDA, viņš ir panācis to, ka V-Safe dati arī tiek atsūtīti un ir publiski pieejami un izanalizēti. Bet kas būtiski? CDC tas ir tas pats, kas mums ir SPKC, amerikāņiem. Ar savu miljardu budžetu nevarēja atrast iespēju šos datus apkopot tā, lai varētu pasniegt sabiedrībai.
Viņi taisnojās šim juristam, ka, ziniet, mēs tūlīt jau būtu 30. septembrī jau plānojām publicēt, bet kaut kā nesanāca. Tad šis jurists ar savu komandu dažu dienu laikā, tur nekā sarežģīta nebija, vienkārši salika tos datus kopā un uztaisīja tabulas, un tur atspoguļojās vispār briesmu lietas. Ja jau pirmajās nedēļās pēc potes 7,7%, mēs tagad runājam par 10 miljoniem, ziņoja par blaknēm, kur dēļ viņi nevarēja apmeklēt skolu, nevarēja ierasties darbā, tad... Tas nozīmē, tas ir milzīgs skaitlis. Jā, tos skaitļus kādreiz derētu pāanalizēt, tā informācija ir pieejama, varbūt var iedot saiti, kur katrs var noklausīties, bet to es stāstu tādā kontekstā, kā atgādināt, ir jāsako līdzi tam, kas notiek pasaulē. Agri vai vēl tas atnāks pie mums. Es esmu dzirdējis, klausot apkārt, kad ir draugi, paziņas un tādi tuvāki cilvēki, viņi ļoti daudz ņem bērnus ārā no skolām šobrīd un pāriet mācīties mājmācībā. Vismaz tad ir droši. Vai, visu Latvijas vidusskola, kur arī tas ir tāds tālmācības veids, vai tālmācības vidusskola, kur bērns sēž mājās, kur viņš ir vecāku apgādībā, vecāku paspārnē, un neviens viņam neko ļaunu nevar nodarīt. Ja, ka nevar tā kā mums, savu laiku atceries, bija klasi paņēma māsiņu, atnāca māsiņu baltā halātā, paņēma klasi, aizvēja uz gripas poti, ja, pēc kuras visi slimoja pēc tam, lielākā daļa klases. Ja. Es pat arī to esmu izdarījis. Vecākām meitām esmu nomainījusi, jo pagājušā gadā izglītības iestādi nesūdzos, tikai ir vecākiem jāapzinās, ka tur būs nepieciešams arī vecāku iesaiste lielāka, apjomīgāka, jāpasako līdzi, jāpalīdz, jāpaskaidro. Tas, kurš to nespēja, iesaku meklēt cilvēku, kurš var ģimeni atbalstīt, bet tikai atkal ir jāpaturprātā daži aspekti, kad, ja tur sāk nemācīties vai sistemātiski nepildīt uzdoto, tad arī var pieslēgties dažādas institūcijas. Tur visu laiku ir jāskatās, visu laiku ir jāčeko. Bet arī šīs tālmācības skolas, viņas noteikti ir kaut kādā melnajā sarakstā, ja, kad tur viņas noteikti tiek uzpasētas tāpatās, kā, Agenskan klīnieki, ja, kas visu laiku tiek uzpasēti no veselības inspekcijas puses, ja gan jau Lauras tiek uzpasēts. Nav tik traki, viņi darbojas regulējumi ietvaros tomēr, un pat kā ir arī Brīvdabas vidusskola atguvusi savu nosaukumu Visu Latvijas vidusskola, procesi notiek. Kā tu, Laura, skaties uz bērnu tā saucamā vakcināciju? Es skatos ļoti satraucoši, jo arī klausoties te jūsos visos gudros cilvēkos, ārzemju gudros cilvēkos un mazāk gudros, manas vienas biznesa partners, viņš man atsūtīja tādu linku vienu, kur bija parādīta Eiropas pasaules kartes, laikam tā. Kur bija parādīta Covid vakcinēšanas aptvere un nāves gadījumu skaits valstīs. Korelācija. Vienkārši tāda faktiski ne korelācija praktiski, bet faktiskā situācija. Un tad izrādījās, ka valsts, kurās tiešām bija vislielākā šī vakcinācijas aptvere, novērojams arī vairāk kārtīgi pieaugusi mirstība populācijas vidū. Bet šī mirstība ir gan ne jau no Covida, bet no dažādām saslimšanām. Sirds asinsvadu saslimšanas, audzēji. Ja, tātad šīs svarīgās mums slimību grupas tika apskatīts. Tā ir viela pārdomām par to, vai ne? Tie ir Eurostat dati, tie ir publiski pieejami dati, un šajā sakarā man ļoti arī samulsināja šīs dienas saruna ar maniem atsevišķiem kompetentiem klientiem, kuri man ziņoja arī tādas interesantas lietas, ka Latvija ir iepirkusi 8 miljonu devas vakcīnu. Un Eiropas Savienība tāpat laikā, Latvija, 8 miljoni. Bet es tā pabrīnījos, es šo ciparu jau biju iepriekš dzirdējis, tos miljonus. Man likās šausmīgi liels cipars, bet tad, kad man pateica, kad patreiz, var sakot, telpās, tas ir iestādē, kura uzglabā šīs vakcīnas, tas ir asins donoru centrs.
gandrīz vairs nav kur novietot šīs vakcīnas. Es saprotu, ka tie 8 miljoni varbūt arī ir tiešām. Jā, bet plazma ārā, tad tu plazma nevajag, tad vakcīna. Es nezinu, bet izrādās, ka Eiropa vispār sev Vanderlains šīs te kundzes pārvaldībā esot iepirkus uz 450 apmēram Eiropas iedzīvotājs, miljonu skaitu, ja. Kaut kādas tik daudz vakcīnu devas vai 10. Katram arī jaundzimušam 10 devas. Katram 10 devas. Jā. Vai ne? Bet mēs tad tam ir jautājums, ko tad mēs Latvijā taisamies? Kā vakcinēties? Nē, mēs noteikti uzdāvināsim Ugandai atkal kaut kādu kaudzītu vakcīnu. Paga, bet tad kas te galu galā notiekās? Tad acīm redzam, es gribu teikt, ka jaunai Saeimai būs jāsāk ar revīziju kārtīgu. Ja mēs atgriežamies pie bērnu tēmas, vēl arī saistībā ar to, kas pasaulē notiek par tām pašām iepirktajām vakcīnām. Kā zināms, Eiropas zāļu aģentūra tagad rekomendē tomēr arī bērniem no 6 mēnešu vecuma. Ziniet, uz ko tas velk? Tas velk uz to, ka šīm vakcīnām tiks piešķirta pastāvīgās lietošanas atļauja. Kā zināms, tagad viņiem ir terminētā, kas bija ārkārtas situācijā. Ja šīm vakcīnām tiek iedot, un kaut kādām jau ir iedot, bet vēl ne bērnu, tiek iedota pastāvīgā tirzniecības atļauja, tas nozīmē, ka katra valdība var izlemt iekļaut šo vakcīnu bērnu vakcinācijas kalendārā, un tad jau valstī ir obligāti šīs vakcīnas jānodrošina pieejamas katram iedzīvotājiem. Tas ir tas, uz ko velk. Un tādam salīdzinājumam var pastāstīt. Mēs jau esam atvilkušies ar uzviju 8 miljonu devu. Tad ar uzviju ir garantīja. Tas ir, bet tur ir ierēķināts 4 tev, 4 man, 4 Sagitai, ja? Bet man liekas, pat cik mēs ne, tad tās mūsējās 12 aities vēl kādam, ja? Jā. Varbūt kāds grib, jā. Vēl tagad tāds diezgan kliecoša situācija ir Skotijā. Skotijas valdība ir pieprasījusi izanalizēt, kāpēc ir bijuši 2 diezgan lieli pīķi jaundzimušo nāvēs. 21. gada septembrī un 22. gada martā. Ja līdz šim visādi gadās uz 1000 jaundzimušajiem bija 2 nāves, tad pagājušā gada septembrī tās bija 4,9 un šī gada martā tās bija 4,6 nāves. Kā viņi tagad to pētīs? Bet pētīs tikai tos, kas tikai ir piedzimuši dzīvi. Bet kāds ir knifs? Ir jau ziņojumi no tiem stacionāriem, ka pat dzīvi dzimušie, tur ir vairāk nodzīvojuši dažas minūtes, un viens ir nodzīvojis 5 dienas. Viņi ir reģistrēti kā nedzīvi dzimuši. Un kā nedzīvi dzimušu, viņu nav jāveic izmeklēšana. Ja jūs zinat, Lielbritānijā ir tāda koronera sistēma, tā kā tiesu mediķi, bet viņiem ir obligāti jāveic izmeklēšana nāves gadījumi. Tātad, ja ir dzīvi dzimis bērniņš, un viņš ir miris pirms izrakstīšanās no stacionāra vai kaut kādā periodā, vispār miris, bet dzīvi dzimis, tad obligāti šis gadījums ir jāizmeklē. Stacionāri ir, šmaukušies ar datiem. Ko vēl pateikuši ir, ka viņi noteikti nesaista to ar Covidu, bet to, vai tam ir kaut kāda saikne ar dzemdētāju māšu vakcināciju, viņi nepētīs, tāpēc, ka viņi uzskata, ka šie dati nav vērā ņemami un tie nekādā veidā neietekmēs lēmumu pieņemšanu par vakcināciju. Jūs dzirdat, ko es saku, jā? Tie ir nevajadzīgi. Tā ir nevajadzīga informācija. Mātes vakcinācijas status netiks pētīts. Vispār kliedzošs gadījums tam būs jāpasaka līdzi. Vakcīnas ir drošas, efektīvas un kāds tur vēl, jā? Vakcīnu efektivitāti, es pārliecinājos par to drošumu un efektivitāti. Tad, kad atnāca kāda man sena pacienti, mēs sākām runāt, un tad tā runājamies, sakam, ko tā vīrs dara? Vīrs nomira ziemā. Izrādās, nomirs ir pie vakcinācijas punkta, pie mums. Interesanti bija tas, kad līdz pat viņa personisko mantu izsniegšanai un tās nāves apliecības izsniegšanai visur figurēja ziņa, ka viņš ir nomiris pirms vakcīnas saņemšana. Tā, ka viņš saņēma jau uz rokām visus dokumentus, viņi arī saņēma vakcinācijas pasi, kas liecināja, ka viņš ir saņēmis šo te vakcīnu.
Bet tur darbs juristiem faktiski senāk. Viņi bija šokā. Pirms. Tad viņam mirušam ievadīja vakcīnu? Tas nozīmē, tas nozīmē to, ka viņš saņēma vakcīnu, un tad viņš nomira. Ne, tas ir skaidrs, jā, bet es par tiem dokumentiem, ja es pareizi sadzirdēju. Dokumenti ir tā, ka, kad cilvēks nomirst, tad viņus gatavo, un līdz pēdējiem momentam slēp šo faktu, ka viņš ir miris uzreiz pēc vakcinācijas. Respektīvi, viņš ir nomiris ar sirds mazspēju kaut kādu, vēl nesaņemot vakcīnu. Medicīniskā izziņā par nāves cēloni ir ierakstīts, ka akūta sirds mazspēja. Jā, bet, protams, fakts, kad ir bijusi vakcīna, tas līdz pēdējiem momentam tiek... Bet šobrīd faktiski ir tāds laiks, kad būtiski katru dienu es plikšķinu acis un tikai brīnos, jo šāda veida meli. Korupcija, mēlus. Ja, es neesmu pieredzējis, vai es vienkārši neesmu redzējis neko tādu. Ja, taču ir tās runas, varbūt apstiprina Agita, ja, kad Vanderlejenai, kas ir Eirokomisijas, kas viņa tur, viena no priekšniecēm, taču ir kaut kādas diezgan ciešas attiecības ar Burlu, cik es saprotu, kas ir Pfizer. Viņiem ir privāti izziņu saraksti, un izziņu sarakstē viņi slēdz līgumus par vakcīnu iegādi visai Eiropai. Ne jau vēl te Polijas premjeras pieprasīja Vanderlejenas atkāpšanos. Tagad, tuvākajās dienās, tāds fakts arī esot. Vairākie Eiropas parlamenta deputāti jau to pieprasījuši, un viņi labu laiku par to cīnās. Kaut kā pilnīgi ignorēt. Labi, ja liekas, ka Eiropas komisija tālu, tad pagriezīsim to skatu riteni uz mūsu pusi. Ja? Šie te 8 miljoni, tad jūs iedomājaties, pie mums jau sākās tie sarunas, kur šī drausmīgi gudrā vakcinācijas padomas priekšniece, kas ir arī stipendiāti no te attiecīgajā bijusi vismaz arī cieša. To vien tikai dara, kad vajadzētu vakcinēt. Ja? Man uzreiz jautājums, kāpēc jāvakcinē? Un to jautāju ne jau tikai es, kā Līcīts, kur varbūt arī bišķi zina ārzemēs. Līcīts nav imunizācijas valsts padomē ievēlēts. Es neko nezinu. Neviens uz šo jautājumu nevar atbildēt par to, kāpēc bērni ir jāvakcinē. Bet es aicinu nākošo saimnu, tātad jauno saimnu, sākt ar vitāli. Tas ir vitāli svarīgas lietas, jūs iedomājaties, cik liela nauda aiziet garām kasei. Kad mums paliek pacienti, kuriem tiešām ir vajadzīgi pēdējās paudzes preparāti, ar kuriem var glābt viņus, ja? Viņi aiziet projām uz kaut kādām atkal reklāmas kampaņām, atkal kaut kādiem stulbiem apgalvojumiem. Bet par tām vakcīnām atgriežoties atpakaļ, teiksim, jautājums ir par to, ja bērni neslimo ar Covid, vai, teiksim, ja viņi slimo viegli, ja bērniem nav nekādu, teiksim, tādu nopietnu un tādu izplatītu komplikāciju no šīs saslimšanas, un komplikācijas no potes ir krietni vairāk, tad kāpēc viņi ir jāvakcinē? Atbildes reāli nav. Un to neviens nespēja atbildēt. Es tev pateikšu, šajā sakarā pie manis ārstējās kādas valsts vēstniecības darbinieki. Jau plašā pulkā. Viņi smējās, ka drīz visu vēstniecību nāks ārstēties. Kad arī viena no vadošajām valstīm vakcinēšanās jomā. Ko viņi tagad reāli vēro? Visi vakcinētie reāli slimo, reāli slikti jūtās, un reāli netiek galā ar šo situāciju. Un arī reāli sāk cilvēki saprast, tomēr, ka šī vakcinācija ir garām pasākums. Kāpēc tādos apstākļos, kad mums ir tik daudz datu, mums ir statistika, mums ir galu galā paša Pfizer atzīšanās tajā, kad nav pētīti viena no būtiskākajiem rādītājiem, kā ietekmē pārnesi, ja? Šite vīrusi. Kāpēc pie šādiem apstākļiem mēs atļaujamies klausīties kaut kādā marazmātiķī, kurš faktiski marazmātiķis Pauļotā, kurš būvē sev eleganto māju kārtējo, ja? Katrs dzīvo, kā viņš māk, ja? Kā viņš var. Kāpēc šādos apstākļos valsts pieļauj šādu te devu iepirkumu? Ar kādām tiesībām? Bet acīm redzot, teiksim, šajā laikā man vienmēr tas jautājums, ja te loģikas nav. Bet ejot atpakaļ pie tiem bērniem, tad es tagad
kādu laiciņu es klausos dažādus vakcinācijas kursus. Es noklausījos profesoru Gropi, es noklausījos profesoru Angeliku Krūmiņu, ja, Zavēskas profesoru, ja teiksim, es esmu klausījies. Tur ir faktiski, tanīs kursos ir vienīga propaganda, ja tā skaitā par bērniem, un tādi, diezgan tādi nesekti apgalvojumi. Jā, tas patās bija, teiksim, profesors Krūmiņš, jā, teiksim, arī bija tā kā pārbaudas darbā, kad Covid vakcīnas, kā mēs runājām, ir drošas, efektīvas un kāds tur vēl, jā. Neskatoties uz to, kad ir šīs visas, teiksim, nebūšanas, kas jau ir faktiski pierādītas, jā, bet viena lieta, kas noteikti, kas izspēlēs, kas izšaus bišķi vēlāk, tā būs bērnu sterilitāte. Ja, un onkoloģija. Mēs par to jau esam runājuši. Jo tagad tas ir nenormāli, kas darās. Tas nav vairs normāli, ja tev katru dienu nāk onkopacienti. Pieaugušajiem šobrīd, ja, teiksim, bet bērniem tas būs liels pārteikums un bērnu vecākiem pēc 10-15 gadiem. Tāpēc, un tad jau būs tā kā piemirsies. Un tad būs tā kā Ainārs Kadišs rakstīja, ka kāpēc žurkas nemirst pie Indas trauka, ja, teiksim, viņas nomirst kaut kur drusciņu vēlāk, ja, lai viņas nesavēl kopā, ka šī barība saindēta. Bet tad vēl mazliet paiesim vienu aspektiņu, pievilksim klāt. Ja esat dzirdējuši, ja tagad modē ir dzimuma maiņas, dženderismi. Šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc arī neviens nesatraucās par to, ka tiks bērni sterilizēti. Ja tu esi bezdzimuma būtne, bez gribas vēlmes, bez veselā saprāta, priekš kam tev vairoties? Un būtiski signāli nāk no arī ārzemēm, ja, kur jau 11-gadīgiem, 12-gadīgiem tagad izdomā, ka bērns pats var pieņemt lēmumu attiecībā uz savu ārstēšanu. Tas ir arī mūsu Latvijas regulējumā, bet ar pavisam citiem mērķiem. No 14 gadu vecuma bērns var pieņemt lēmumus par savu ārstniecību. Tad, ja viņam nav vecāki vai vecāki nevar izteikt savu vēlmu, gribu, nevar to formulēt, vai viņi ir kāda aizspriedumu sektas locekļi. Bet tas ir tikai tad, ja ir dzīvību glābjošas situācijas. Un, labi, var būt vēl tad, ja bērnam ir tur atlikuši savs, un ja viņš 13-gadīgs tomēr grib operēt. Bet ne tādā situācijā, ka viņš 11-nieks grib mainīt dzimumu. Atcerieties visi bērnībā, kādreiz esam dzirdējuši to frāzi no vecāka, ka tu prasu, kāpēc viņš kaut ko aizliedz vai neļauj. Tāpēc, ka es tā teicu. Tāpēc, ka tā vajag. Tas šobrīd notiek arī ar vakcīnām. Tāpēc, ka es tā teicu, tāpēc tā vajag. Neviens nepaskaidro. Kā jums liekas, vai normāli 11-12-gadīgs bērns saprot, ja viņš tajā brīdī, tagad izdomā, puisis, es gribu būt meitene, viņš apjēdz, ko viņš dara? Es tagad atnākušu kā mediķis, pateikšu, klausies, es tagad tev došu tavu androgēnu apspiedošu terapiju, jā, tur nosaukšu visu tādos terminoloģijā tādā, ka viņš ne. Un tad tu pamazām kļūsi par meiteni, tev tur apstāsies tavs sekundārās dzimuma pazīmes, neveidosies. Viņš, jā, gribu. Spīdošām acīm. Bet vai viņš reāli saprot, kādas tam ir sekas? Vai reāli izstāstīs? Viņš nav spējīgs izvērtēt. Sekas jau ir tās, kad pēc tam viņš pieaugs. Un sapratīs, ka viņš tomēr grib būt tas, kas viņš ir, vai ne, puisis vai meitene. Tas jau tagad pasaulē notiek, viņš šausmīgi nožēlo šos lēmumus. Tas ir tas vēl viens aspekts, kam ir jāpievērš uzmanība, kas notiek skolās. Kāda ir šī dženderisma propaganda? Bet šajā sakarā tomēr, ja mēs pievēršamies statistikai, kādu vecāku jūtai statistiku, ja, kad vispār no visas populācijas pasaules apmēram 8% sastāda cilvēki ar kaut kādām deviātām šīm te seksuālajām orientācijām. Jā. Tātad, kas tad notiek? Kāpēc mēs visu laiku mēģinām šos 8% uztaisīt 80%? Jā? Nākamais solis jau ir pedofīlijas atzīšana par normālu seksuālu tieksmi. Tās ir tās lietas, uz kurām ir ļoti, ļoti jāskatās. Jo viņi nevar aizstāvēt. Jā. Bet mazām valstiņām tomēr ir ļoti jāsako. Paldies jums abiem par šo sarunu. Paldies, ka dalījāties ar savām zināšanām, savu pieredzi. Un sarunas turpinājumu skatieties nākošajā mūsu raidījumā. Paldies!